spēle noslēgusies un šodien sakrā līdz ar to arī sērija noslēgusies. Šodien Ulbruka uzvar rezultāts 6-2, sērijā 4-1. Artis Raitums, spēlējošais treneris. Nu, varbūt Arti tad iedošu to komentāru divās daļās. Pirmais var par šodienas spēli un tad otro par sēriju kopumā. Mums tāda ekstra, ka uzreiz varam runāt divos kontekstos uzreiz. Jā. Sveiciens visiem klausītājiem. Es laikam uzreiz pa visu to sēriju un vai vispār kopumā gribu teikt, ka mums bija ļoti daudz, teiksim, pretinieks radīja mums ļoti daudz problēmas. Un ļoti daudz visu laiku jautājumi darīt tā vai darīt šitādi. Spēlēt to vai nespēlēt to, likt to vai nelikt to. Un, pavisam noteikti tas ir pretinieku nopelns, sarežģīja mūsu dzīvi. Droši vien daudzi lēmumi varēja no mūsu puses būt labāk, varējām kaut kur izdomāt kaut ko vēl labāk, bet jāatzīst, pretinieks bija labāks. Izdarīja tādu spiedienu, ka mēs netikām ar to galā. Varam diskutēt par to, vai varbūt ātrāk vajadzēja taisīt teiksim, šīs divas maiņas, kā mēs šodien spēlējām, bet vai tas mums dotu ilgtermiņā, tas ir atkal liels jautājums kaut kāds, bet man bija ticība, ka mēs spēlējam un 4. sērijas spēle, lai arī tas rezultāts atkal nebija patīkams, bet man bija sajūta, ka mums ir 3 spēlējošas maiņas, kas var veidot un darboties. Diemžēl sākām 5. spēli ne tajā labākajā gaisotnē un ielaidām atkal ātrus golus un tad jau atkal ķērām ko vien varējām. Bet jā, par sērijas to 4. spēli Ulbruka cik vāc savus statistikas datus kaut kādā veidā, tad tāpēc cipariem jums bija labākā sērijas spēle. Man arī bija pat labāka nekā tā, kuru jūs pirmo spējāt uzvarēt, jo tur jūs tieši šis skaitliskais vairākums ļoti, teiksim tā. Es pat neteiktu, tur jūs izceļat to vairākumu. Es gribētu teikt, mēs bijām vairāk sagatavojušies un Ulbrukai bija tā pašpārliecinātība, ka viņi kā nāk tā spēlē, mēs bijām vairāk sagatavojušies un gribējām to 2., 3. spēli tādā pašā gaisotnē laist, bet diemžēl pretinieks jau bija gatavojies un mums tie momenti nebija. Un tas pirmās spēles, tie vairākumi, jā, mēs iemetām 4 vairākumā, 2 no tiem, 1 pretuzbrukumā, 1 vidū kaut kur atlec bumbu, iemetam golu, jā, pēc tam, neteikt, ka pēc tam tālāk bija sūdīgs vairākums, vienkārši neiemetām golus. Patiesībā par to esmu ievērojis, ka tā tendence, kad skaitliskajā vairākumā tu iemet vārds pretuzbrukumā, kļūst arvien lielāk. Tāpēc, kad skaitliskajā mazākumā daudz atļaujās arvien vairāk presingot. Bet tu līdz galam īsti negribi varbūt piekrist tam, ka tieši spēle 5-5 un tieši spēle 5-5 ar vārtu gūšanu jums bija varbūt tās... Tā bija mums lielākā problēma, jā, pavisam noteikti. Un tas, ka jāsaka godīgi, mēs tā skatāmies kopumā, visās spēlēs bija, es varbūt kļūdījos, varbūt nav tāds viss kopums, bet lielos vilcienos visās spēlēs bija atslēgas brīži, kad Ulbruka vai Tiltiņš vai Kovaļevskis vai sākumā vēl bija arī Šenbergs, kas tādas atslēgas momentus sameta golus un čuš. Un mums neatradās tādi brīži, ka mēs varam uzvarēt ar labiem vārdu gūmiem vai vajadzīgiem vārdu gūmiem īstos brīžos. Jā, tu pats pieminēji par šo 2 maiņu rotāciju. Šodien kādā brīdī pirms spēles jau domāju, ka varbūt uzreiz jāsāk 2 virknējumos ir. Jūs sākāt pirmo trešdaļu, tad nospēlējāt pilnu 3. Jā, es arī iepriekšējās spēlēs, visu laiku, tā kā es saku, pretinieks mūs visu laiku lika domāt un šaustīja mūs, es pats sevi šaustīju tā vai šitā, to vai šito. Bet ko mēs tagad varam šaustīt? Un tas, ka domājām, vajadzētu, šobrīd spēles laikā jau arī parādīja. Vienā momentā, viņš strādā uzreiz, pretinieks atkal nebija gatavs tam visam, bet gribu teikt, tas pats Jānis, mūsu līderis, cik daudz enerģiju dabūja tērēt, presingot aktīvus un vai tas dod ilgtermiņā, tāds liels jautājums.
Pēters uzdod jautājumu. Gan jau saprot, kurš Pēters. Tas lielais Pēters. Tagad jau pa pusē lielais ir jau paaudzies. Sveiciens Pēterim pavisam noteikti. Pēters apsveic Pēteru ar 2-0 sērijā. Ja es tieši gribēju teikt, viņš vēl atrod laiku starp savām izslēgšanas spēlēm vēl pieslēgties un uzdot jautājumus. Vispār pirms tu uzdod jautājumu, ja mēs Pēteru pieminam, es gribu noteikti pavisam tas, kādu artavu Latvijas florbolam, par ko cilvēki šobrīd runā, un Pēters un tu, Kaspar, kā jūs panākat to, lai cilvēki jau redzējāt to kaut kas, man nav sanācis laiks tos visu apskatīties, bet tas, ka cilvēki runā par florbolu, vai tur pareizi kāds no jums kaut ko pateica vai nepareizi, tas katram ir savs viedoklis, bet milzīgs paldies, man liekas, no visas Florbola savienības par to, ko jūs darat. Varbūt ne no pašas savienības. No Saimes, es jokojos, protams, paldies. Gan jau arī Florbola savienība. Es zinu, ka arī viņi novērtē, es tikai pajokojos. Paldies, bet Pēters šajā jautājumā ir vispār unikāls. Viņš vēl ir nākamajā līmenī, bet par to viņa jautājumu. Viņš tieši piemin par 4. spēli un tieši labo 3. maiņas spēli, kur laikam Aleks Šers bija kā centrspēlētājs. Vismaz tā viņš novēros. Tad ir jautājums, kāpēc tad šī maiņa tika uz šodienas spēli izmainīta? Viņi bija identiski tādi. Viņi bija identiski tādi pat. Tad Pēters ir jāskatās. Bet man prieks bija. Vai tas nebija, jo Dilans izkrita ārā tur uzreiz pēc tam? Ne, Dilans nebija pie 3. maiņas. Bet uzreiz mainās viss pārējais. Jā, taisnība. Kārlīts aizgāja, Laukmanis Kārlis aizgāja pie 1. maiņas. Tā kā Pēters zina labāk tāls sastāv. Tomēr, jā. Bet jā, mums tas, ka Dilans, man liekas, ka jūs nekur neviens nepieminēja Dilana Kronentālu, viņa spējas. Viņš neiemet golus, tāpēc cilvēki par to nerunā, bet tā enerģija, jauda un spēle ar bumbu, spēle aizsardzībā. Viņš šo sezonu visu sezonu nospēlēja uzbrukumā un tieši pret Ulbruku ielikām viņa aizsardzībā un ļoti patika, diemžēl, izkritārā. Viņu es varbūt viņu es noteikti paslavējis, tagad neatceros noteikti, kur tad varbūt šeit komentējot, bet man arī patika, viņa tā darba etika laukumā un tas apjoms, ko viņš veic, un viņš jau salīdzinoši pieredzējis spēlētājs, priekš Latvijas florbola gadiem. 2003. gads. Jā, Latvijas florbola tas jau ir pieredzējis spēlētājs, un tad iedeva kaut kādu to dinamiku. Par vārdsargiem gribēju pajautāt. Šodien arī Valters Kasjaņenko bija kopā ar komandu. Kā vispār visas sezonas kontekstā bija šī viņa loma, kā varbūt jūs uz viņu cerējāt, un tad kā cerējāt izslēgšanas spēlēs, jo nav noslēpums, jūs arī vēlējāties starpzonā papildināties tieši šajā līnijā, varbūt ne tā, kā bijāt plānojuši, tas izdevās. Tas nozīmē, ka kaut kādas bažas bija, jo aizstāt iepriekšējo jūsu vārdsargu, kurš tagad Somijā spēlē, nav tik vienkārši. Nav, viņš arī lielāks ir. Bet it kā sezona jau vēl nav beigusies, bet pavisam noteikti sezonas sākumā bija liels jautājums, kas mums būs ar vārdsargiem. Un viena vietā atradām 3 un bija gan Andris, gan Alens, gan Valters sezonas laikā rotēja. Un ļoti cerējām, un Valteram bija 2 nedēļu prom darbs Norvēģijā, atpakaļ 2 nedēļu Latvijā. Tad, kad viņš ir Latvijā, tad mēs viņu centāmies izmantot. Un tā, galvā manā stāvēja tas, ka Valters ir mums numur 1. Gatavosimies playoffiem, un, diemžēl, uz Valmieras sēriju viņš netika. Bet uz Ulbrukas sēriju bija plānots, ka viņš būs visas spēles, bet, diemžēl, ceļa trauma. Un, laikam tas, ka mēs neesam visu laiku klāt, varbūt tas arī dod kaut kādas problēmas, bet es gribu teikt, tas pavēr iespējas gan vairāk kārt Andrim noteikti briedim, gan Alenam izmantot šādu iespēju būt virslīgas izslēgšanas spēlēs, spēlēt stabilas spēles. Varējām, protams, tāpat kā spēlētāji varēja labāk, vārdsargi varēja labāk kaut kur nospēlēt, bet cepur nost, un es domāju, viņi savas iespējas izmantoja tādai pieredzēji pavisam noteikti pozitīvi. Jā, ja skatītāji tik aktīvi, tad man noteikti jāpajautā, lai viņi neapvainojās. Es nedaudz papildināšu, viņi prasa, kurš ir labākais tavā skatījumā bija Ulbrukas spēlētājs šajā sērijā. Es atļaušu tev arī piekabināt arī vienu savējo klāt. Protams, florbols ir komandas sporta veids, saprotam, ka komanda, bet mēs varam arī izcelt gan jau kādu labāko. Vismaz pēc savām sajūtām. Es gribu teikt, man nedaudz pārsteidza Edija Šenberga sērijas sākumā tādi
precīzi tādi sagatavoti, precīzi metieni, kas mūs, teiksim, tādi naglas iedzen un čušķu nekas, vai tie bija vairākumā vai vienādos sastāvos, bet, Rolanda aktivitāte un tas mums sagādāja milzīgas problēmas, bet laikam jau Krišjāns bija tas, kas īstos brīžus atrada un tāds atslēgas moments izveidoja, un noteikti viņu es varētu vērtēt pretinieku komandā visaugstāk. Noteikti ļoti stabila spēle vārtos arī Brantam. Mēs ar Gabrielu Siliņu arī analizējām vārtsargus, un viņš teica, kā jau vārtsargi viens otru tur var kur pielikt, bet ļoti stabili un grūti atrast tādus momentus, kur mēs varējām viņu pārspēt, vai kur viņš kaut kur kļūdītos. Tā kā ļoti stabili nospēlē. Nu jā, šodien arī vairākums un būlīts tikai, ja mēs tā. Un no savējiem, ko varbūt šajā sērijā, kuru vispār drīkst slavēt, kurš pēc tam mākoņos nesāk lidināties, tas arī citreiz jāskatās. Tas gan visus. Es jau baigi negribētu izcelt, bet tā kā es jau izcēlu, man patika Aldis Banders, kā nospēlēja stabili, man patika Dilans Kronetāls, ko jau pieminēja, kas bija tāda enerģijas lādiņš, kas Ragijam palīdzēja sērijas spēlēs tieši sākumā, kas veidot un darboties. Vai kādu izcelt, kas bija vislabākais. Tāpēc man nepatīk, kad izcīna čempionu tituls un MVP dabū kāds no 2., 3., 4. vietas. Tāpēc šajā gadījumā tādu mūsu komandas visvērtīgāko spēlētāju laikam grūti tādu nosaukt. Jā. Nu jā, ja būtu tituls, tad arī saukt, saprat apmēram. Pēters vēl jautā, nedaudz jau kontekstā saistībā ar bronzas spēli, ar arēnu, kas būtu bīstamāks, tavuprāt, tagad Talsiem, Lekrings aizsardzība vai Rūbenes uzbrukums? Un tur arī bija vēl viens jautājums, to arī varam piekabināt klāt, ko tad tu vairāk gribētu. Es zinu, ka to parasti laikam neviens nesaka, jo tā ir tāda spēlēšanās nedaudz ar uguni. Bet jā, kas tev varbūt, cik ir sanācis paredzēt to sēriju? Es neesmu redzējis, var teikt, neko. Tikai highlights kaut kāds, kas tur salikta, bet nezinu, grūti teikt. Esam spēlējuši pret abiem. Būtu interesanti, ja nebūtu. Jā, zinām to veidu, kā viņi spēlē, bet šī gadījumā tā ir viena spēle un nav būtiska atšķirība. Kas būs? Abas komandas ir zaudējušas savas pusfināla sērijas. Es gribu ticēt, ka abas komandas gribēs izcīnīt medaļas sezonas noslēgumā un pabeigt arēnu ar uzvaru. Tas vienmēr ir patīkami. Tu gan precīzi ieskicēji, man tie daži jautājumi jau tādi, ka apmēram tā sezona varētu būt cauri, bet viņa patiesībā nav cauri, ir vēl diezgan svarīga spēle, jā, bet es vēl pēc tam Igaunijas līga. Mums atkal Ulbruka nāk pretī, ja es nemaldos, tad pusfinālā, jā, tur ir sestdien, svētdien, 18. 19. aprīlis. Jā, tas ir vēl pēc Latvijas pareizi. Jā, nākamā nedēļa. Kāds uz emocijām, Ģērtu, ja nepateici, ka pēdējā sezona? Tagad. Citreiz mēdz būt visādi gadījumi. Es esmu pats piedzīvojis visādas gadījumus, tāpēc es arī varu pajautāt tev, varbūt kāds to pirmo kaut kādu noskaņojumu. Nē. Es izrēķināju, cik ir mūsu vidējais vecums komandā. Un bez sevis vēl parēķini to? Ja noņemt jaunāko un vecāko, tad tas ir 11 gadnieki vecums, manuprāt, vai višķiņi virs 20. Bet nezinu, mums jau tas floorbals Latvijā ir tāds, ka visiem jau viņš patīk spēlēt un šādas izslēgšanas spēles spēlēt un dabūt atkal to enerģiju. Nezinu. Cerams, ka visi gribēs arī nākamgad un augsim par gadu vecāki atkal, lai tas vidējais vecums mums aug. Labi, paldies tev, Arti, par interviju, ka bija atsaucīgs visas sērijas garumā un tad, lai izdodās arēnā. Arī tad, ja pret Lekrings, lai arī tad izdodās. Neuzvarat, bet lai izdodās. Lai uzvar stiprākais. Paldies. Jā, paldies. Čau. Atā. Spēle noslēgusies, arī sērija līdz ar to noslēgusies 6-2 spēlē, 4-1 sērijā. Andris Pīlups, galvenais treneris. Man uzreiz būs pirmais jautājums. Kad, varbūt tās nedaudz ar retorikas piestienu, bet sapratīsi domu, kad pēdējo reizi Ulbruka esot vadībā pārgāja uz 2 maiņām? Gan tu uzdod tāds jautājums. Tas man bija lielākais spēles pārsteigums. Pēc pirmo reizi, kad Ulbruka esot vadībā, kontrolējot spēli, pārgāja uz 2 virknējumiem. Es nemācēšu atbildēt, kad tas ir bijis. Varbūt, kad ļoti reti īstenībā. Bet tad jau es lēmums pieņemu uz sajūtām, kā tu saki. Jā.
Tā tu saki, jā, uz sajūtām? Pēc sajūtām, jā. Man šobrīd likās, ka es vadījos pēc talsu gājienu. Tā kā viņi izdarīja ar saviem baltajiem kauliņiem savu gājienu, un es gāju pretīm. Tāpēc pielāgojos, uzskatīju, ka šodien tas arī pirmajā periodā, lai arī trešajam baigi nebija, man tā kā kaut kas baigi būtu viņiem ko pārmest, bet kopumā man likās, ka satraukums bija jūtams tajā maiņā, un varbūt, ka shame on me, kā saka, varbūt, ka nedaudz neusticējos līdz galam mūsu trešajai maiņai, un likās, ka mums pirmās divas bišķiņi pieredzējušākas, un tāds būtu pareizāks lēmums. Kas to zina, kā būtu, ja būtu citādāk izlēmums? Jā, Arts Raitums atzina, ka jūs sagādājāt viņiem sarežģījumus, un tieši viņam kā trenerim, ka bija daudz jādomā, daudzām lietām īsti varbūt arī tad līdz galam netika skaidrs, kā būtu labāk tikt galā. Kā varbūt tās, ja mēs runājam visas sērijas kontekstā, kā jums bija ar talsiem, bija daudz pārsteigumu, arī bija diezgan daudz jālauza galvu. Jā, varbūt var teikt, ka tas rezultāts sērijā 4-1 un salīdzinoši pārliecinoši, bet citreiz jau varbūt tas, kas slēpjās aiz tā visa, ir liels apjoms, kā līdz tam rezultātam tiek. Jā, bija. Vai to var nosaukt tā kā pa lielu pārsteigumu, cik viņš liels bija. Tā kā praktiski sagatavošanās nebija nekāds laiks, ja, sakarā ar to izvēli, un bija praktiski tur dažas dienas līdz spēlēja sērijā, tāpēc pirmā spēle pārsteidz, protams, talsu izvēlētā aizsardzības taktika, aktīva, augsta, un viņi tā turpināja visu sēriju. Nezinu, kā varētu paklausīties, parunāties ar pretinieku treneriem, un kāpēc viņi to nolēma tā spēlēt. Es teiktu, viņi, teiksim tā, spēlēja ar mūsu pašu ieročiem pret mums. Tā es to redzēju. Diezgan spoguļu attēlā mēs spēlējām visu sēriju pret viņiem. Tāpēc, ja par aizsardzību runā, diezgan augstu. Tals bišķiņ citādāk spēlēja visu sezonu. Līdz ar to tā pirmā spēle bija tāda pilnīgā improvizācija. Bet pirmā spēle bija vienīgā, kur mēs bijām izteikti labāki. Pēc cipariem. Jā. Bet zaudējām to spēli. Redz, kā gadās tajā florbolā un sportā. Ar katru spēli, varbūt šitā pēdējā spēle bija bišķiņa atkal citādāka, bet ar nākamās, tad 2., 3., 4. bija arvien grūtāk. Bija ļoti grūti, lai gan es daudz dzirdēju no cilvēkiem, kas bija skatījušies un tā, kad, kā jau pārliecinoši, ja tur rezultāts 6-1, 8-4, vēl kaut kas tāds. Bet iekšēji un uz soliņa bija ļoti grūti. Tals spēlēja sevišķi 4. spēlē tik ātri ar bumbu uzbrukumā. Bija ļoti grūti tikt galā ar viņiem. Es jau tev biju tur sagatavojis tos skaitlīšus viņiem. Piekliboju realizāciju. Nemaz tik maz moments viņi pietiekami daudz veidoja. Nebija ļoti milzīga atšķirība no mums, bet realizējām mēs savas iespējas daudz labāk. Tā varbūt arī būtu tā atslēga. Ja. Jā, man reiz jāuzdod arī skatītāji jautājumu, citādāk man viņi tur aizslīt prom. Yeah. Pēters uzdod. Čau, Pēter. Jā, un Pēters ir novērojis tādu lietu, es īstenībā godīgi nesapratu, par kuru īsti epizodi. Man ir nojaus, bet neesmu pārliecināts vai par to, vai spēles izskaņā bija neapmierināts ar numuru 15 pēdējo momentu pie pretinieku vārtiem. Numuru 15 laikam ir Krišāns Tiltiņš. Tu saproti, par kuru momentu iet runa? Negluži spēles izskaņā. Kas tur bija? Pēter, lūdzu, paskaidro par to, ka varbūt kaut kur likās, kad viņš sasteidza noslēgumu vai kas. Labi, dažbrīd tā man likās, ka mēs ļoti sevišķi 2. periodā varējām daudz ilgāk un neinteresantāk spēlēt ar bumbu un izvēlējāmies vienkārši, no pirmās diagonālās piespēles šķelt pa vārtiem, izsist tautā un atdot pretiniekam bumbiņu. Ja? Tas varēja būt labāk. Context playing, saucamais, varēja būt labāk mūsu izpildījumā, kas 3. spēlē bija izcils, piemēram, kur mēs 6-1 vinnējām. Jā.
Jā, ir arī, kas izmanto iespēju saprastam, ka tā iespējams ir, nevis ir iespējams, bet tā ir pēdējā noslēdzošā. Jā. Tad jautājums, ko Olavs Vīns patiesībā uzdod? Tā kā Lekrings pateic iespējams pretinieks finālā. Jā. Par šiem var, kā tev kā trenerim, tev patīk šīs jaunais var ar to daudzo skatīšanos, vai tomēr vajadzētu vairāk palikt pie šī cilvēciskā faktora? Nu, pieņemsim, futbolā par to ir daudz diskutēts, vai atstāt tam cilvēkam vēl to kaut kādu iespēju kļūdīties, vai arī pēc var gan var kļūdīties. Mans viedoklis ir, es to tagad nevaru pierādīt, bet bija sapulce tāda ar skaidrojumu. Tu, man liekas, arī piedalījās tajā sapulcē, kur tika skaidrot šīs jaunās vadlīnijas, un es biju pret, un es arī iepriekš, kad tika izsūtīts klubiem tāds klubu pārstāvjiem ēpasts, izsakiet savus domas par šādu variantu, vai tur atstāt iepriekšējo, vai vēl kaut ko citu izmainīt. Es biju pret šādu ieteikumu, ka ir iespējams par katru mazāko sodu tur pieprasīt, tāpēc man ir tāda arī nostāja, un es pie tā palieku. Es zinu, ka federācija atzīst, ka šis eksperiments bija kļūda, un es pieļauju, ka finālā tiks izmainīts un nebūs šis variants. Es esmu pārliecināts īstenībā par to. Es arī dzirdēju tādu pašu variantu, Jā, Pēters tur arī precizēja, ka pie +2 laušanās starp 4 uz vārtu priekšu. Tad. Es zinu, ka bija viena epizode arī, manuprāt, tad, kad bija beigās soda metiens, kad tu biji gana neapmierināts, man šķiet, par nomaiņu tur. Jā, tas visu sēriju mūs Tāls ļoti labi ķēra šito te mūsu sliktām maiņām. Tas bija viens no viņu iespējām ieķerties, un mēs arī kritām iekšā uz to īstenībā. Un lēni mainamies, tālākie no soliņa spēlētāji nāk droši nost, neņemot vērā, ka tur bumba ir augstu jau, un Tāls ļoti ātri pārnāca, un pēc nepaspējām sadalīt un pieiet pietiekami tuvu. Tā bija, mēs slikti šajā. Bet īstenībā aizstāvot un atbildot Pēterim, aizstāvot Krišjāni, es pirms spēles aicināju spēlētājus būt drosmīgiem, un tāpēc man negribētos viņus nosodīt. Tādā ziņā drosmīgiem, ka sāsināt, nespēlēt pārāk primitīvi un paredzami tur pa bortiem. Un viens no mūsu leģendām gan teica, kuri bija ieradušies spēli, teica, ka tādu florbols nebija redzējis, ka vispār neizmanto vīdu, tur ļoti primitīvi pa bortiem, tur laiž apkārt un laužās iekšā, es viņam varētu piekrist, jā. Tāpēc piedaļoju, ka Krišjāns un pirmā periodā arī daudz citu kaut kur mazliet riskēja, nesanāca, ja tu spēlēsi ja tu spēlēsi pārāk primitīvi, tu vispār nekam neesderīgs. Tā kā es pieļauju, negribās arī baigi tur nosodīt. Es nebiju dusmīgs uz Krišjānu par to. Jā, pieminēja par leģendām, kas bija klātienē. Man liekas, Kaspars Čels nebija klātienē, bet viņš tagad dod bosam sveicienu un prasa, vai arēnā varēs tikt pie autogrāfa. Kasparam Čēlam nepietika biļets, iedomājieties, mums bija te viss vipiņš, mums krēsls vajag iegādāties Lobrukas sporta kompleksā vairāk, jo vipiņš bija ļoti pieprasīts, un paldies arī Ilģiciem, Alum par VIP telpas atmosfēras radīšanu. Tā kā, beigās mums nebija kur sasēdināt tos viesus, un Kaspar, es ceru tev redzēt atkal. Tu jau parasti šitajās ložās arēnā tur kaut kur esi ievērojams. Tā kā gan jau tiksimies vēl autogrāfu, gan jau sarunāsim. Ko Valters Lapiņš pateica Vitālijam Senzovam? Es tev to varu droši prasīt, jo tu stāvēji pilnīgi blakus viņam. Jā. Un mēs pēc tam vēl koridoros ar Vitāliju šo apspriedām. Es viņai pajautāju, kas tad tur bija tāds tik ļoti. Manā izteiksmē tas bija tāds ļoti, ārprātīgs, ka tur iedod 2 minūtes. Viņš pateica apmēram tā, te nebija 2 vai sots, apmēram tā, tādā sašutuma izteiksmē.
neko personiski apvainojošu vai tādu kaut kādu rupju vārdu vispār netika lietot, bet tajā brīdī tiesnesis uzskatīja, ka tā ir tāda protestēšana un izlekšana no tāda, spēles ritējuma. Jā, es nepiekrītu, tāds, man liekas, neadekvāts sots bija. Jā, bija pirms tam jautājums arī Artim, arī šeit redzu līdzīgs jautājums, kurš uzreiz arī tādu pašu ievadu minējuši, ka florbols tomēr ir komandas sporta veids, bet kaut kur arī mēs visur tos labākos nosakam, un par šo sēriju, kuru tu varētu uzslavēt pretinieku rindās, un kuru vienu varbūt savās rindās. Saviem būs grūti kādu izcelt, jo man sapratīs. Artis diezgan līdzīgi ceļu aizgāja. Beigās gan vienu nedaudz uzslavēja, bet arī jā. No pretiniekiem, jo pēc visiem cipariem var redzēt, es jau skatos uz tiem cipariem. Var jau patikt tur seja vai matu krāsu vai vēl kaut kāds skriešanas stils un spēlēt uz skatītājiem, bet protams, ka Ragovskis bija izteikts viņu līderis un mums bija pastiprināt uzmanību un pārunas par to, kā spēlēt pret viņu, kā noslāpēt. Kā Pēters teica, Ragovskis ir, mēs tur šad tad par etam apmainamies kādām ziņām, un es Pēterim rakstīju, ka sezonas laikā visās 3 spēlēs visus gols, ne visus gols, bet visus gols, ko esam ielaiduši transitionā, zaudējuši. Visur piedalījās Ragovskis un viņa maiņa. Un tad viens no uzdevumiem mums bija izslēgt šo, neiekrist uz viņa un viņas maiņas pārējām. Tas būs jau daudz izdarīts un, kā Pēters nosauc, Mr. Transition. Tāpēc cepur nost Jānim, viņš ir top spēlētājs Latvijā. No pretiniekiem bija, kas sarūktināja, tā kā, kuri varbūt sezonā rādīja labāku sniegumu, bet playoffos, manuprāt, nenospēlēja tā, kā viņiem vajadzētu un kā no viņiem gaidīts, bet nesaukšu konkrētus uzvārdus. Patika jaunais Aleks Šērs, es viņu tēvam pēc spēles arī piegāju, un mums arī iepriekš bija tādas pārsteikumu vārdu apmaiņas, tur gan labas, gan nepārāk, bet vīrišķīgas un parunājām, jāsaka, no sirds par dažām lietām. Jauns puisis, labs spēlētājs, drosmīgs, tehnisks, visas durvis vaļā un malacis jāturpina attīstīties. Viņš šajā sērijā, patika no pretiniekiem, ko es iepriekš nebiju redzējis īpaši. Nezinu, viņš arī nemaz tik daudz virslīgā nespēlēja. Sezonas laikā tikai sāk, jā. Jā. Ko es vēl varu izteikt? Pieredzējuši Akmeņlauks un Raitums, protams, spēlēja savā top līmenī, bet nebija tie game changeri varbūt. Jā, ja tā salīdzina, tad mums tomēr, Talsiem ir 3 izlases spēlētāji, mums arī, varbūt, ka mums pat kāds vairāk. Rols tagad ir izlases vai nav, nevar tā kā saprast, ja. Krišjāns, Roberts Trofimenko, Valters ir iegājis izlasē. Apmēram jau līdzīgi. Arī U19 spēlētājiem Talsiem ir esošie un bijušie vairāki. Un šo sezonu viņi lielu soli pielika uz priekšu vārtu gūšanā, bet šajā serijā mēs viņus apturējām un paši guvām katrā spēlē 8-7 vārtus. Tas ir, ja tu pieļauj tik daudz vārtus, tad uzvarēt ir grūti. Tā kā mūsu uzbrukums bija spēcīgāks par viņu aizsardzību. Es gan gribētu teikt, ka jums arī ir ļoti laba aizsardzība. Kad jā, Kaspar, beidzot, tu to pasaki. Es to esmu bieži teicis patiesībā. Šitas, devai padiskutēsim šitas. Pēc kā cilvēki spriež, kā ir jāspēlē florbols. Tāpēc, ka patīk, kā sistēmiski izvietot spēlētāju laukumā un cik ļoti viņi pieturās pie tā zīmējuma un struktūras. Katram sava noteikti gaumas lieta, kādam patīk vairāk. Tieši tā. Un kurš man pateiks, kā ir jāspēlē pareizi? Jāuzvar. Tas ir, kurš uzvar, tas spēlē pareizi. Florbolā ir
noteikumos ierakstīts uzvar tā komanda, kur iemet par vismaz vieniem vārtiem vairāk kā pretinieki. Ja? Nu, tāds ir galvenais uzdevums. Nevis, kuri iezaudē mazāk. Ja? Tik un tā tev ir jāiemet vismaz viens gols. Uzbrukums ir prevalē pār aizsardzību. Ja? Tā kā vismaz sērijā noteikti. Kur līdzjutēji pamanījuši to, ka varbūt tās tu bieži nepaslavēji Branta vārtos un saka, ka varbūt tagad Roberts ir pelnījis kādu labu vārdu un varbūt tu vari tagad pateikt. Roberts ir pelnījis labus vārdus, bet viena spēle vēl ir priekšā. Nu tā, pēc sajūtām, kā tu atkal saki, šodien, pirmā periodā 2 metieni bija pa vārtiem Roberta, ja? Viņš tur nosalt varētu. Nezinu, kā tur pārējās saskaitījās beigās, tur būtu ir kaut kas zināms, runāja par to vai kā, bet otrajā jau bija jāiesaist, tur bija vairāk, un tur jau bija jāiesaistās. Nu, Tāls iemet šodien, nevienu golu neiemet vienādos sastāvos. Viens vairākumā, viens būlīts. Roberts Malats, un tad, kad viņam ir jāizdara savus darbiņus, tad viņš arī viņu izdara. Bet bieži vien nemaz līdz viņam nenonāk tā darīšana. Jā, patiesībā arī Artis Raitums to atzina, ka spēle 5-5, tieši kā vārtu gūšana, jā, tad arī bija lielākā problēma. Kas laikam jau nav nekāda, to jau pēc nedaudz pastoties spēles un pēc cipariem arī jau noteikti tas diezgan kaut kur acīs parādās, jā. Man ļoti daudz ir jautājums saistībā ar otru sēriju. Es jau daudz nezinu. Es tikai zinu, ka laikam šodien Lekrings uzvarēja. Jā, tur 3-2-1 uzvarēja Lekrings šodien. Tā kā pēc pirmā beidzās, jā. Un abi vārds skaitiskajā vairākumā iet gūt pirmajā trešdaļā un viss. Arī tur var teikt no spēles ar vārtu gūšanu problēmu šodien bijuši. Jā, daudz jautājumu apmēram tā, ko labāk gribētu, par ko Ulbruka fano, ko labāk izvēlētos pretī Rubens uzbrukumē, Lekrings aizsardzību. Vairāk šitāda tipa. Varbūt vienkārši kādu komentāru kaut nedaudz par to sēriju, cik saprotu. Arī Artim bija šie jautājumi, bet arī viņš teica, neviens spēle nav redzējis. Es esmu epizodiski, bet tā, ka iedziļinājies tiešām neesmu nevienā no tām sērijām. Vienā no spēlēm, tā bija 4. vai 3. Tagad neatceros, laikam 4. Es gan saskatīju Rubenes kaut kādu lūzumu. Tad visticamāk 4. jo tur bija Lekrings stabili uzvarēja. Tur tā izskatījās, ka pa vīlēm kaut kas iet, to Bobo vārdsargs pēc tam intervijā arī ļoti tieši to arī nokomentēja, un tur tā jāskārto galvas laikam. Bet tagad būs to izdarīt pie 2-3 vēl grūtāk. Tagad ir, situācija kontrolē Lekrings. Vai Rubens spēs tā kā visu vai neko spiedienu izturēt, tas ir labs jautājums. Tā kā, ko Pilps ir kaut kā izšļūts cauri šitam te neprātam. Mans jautājums vēl ir šis gaisā. Tā kā, tad, ja tu tagad jau ieskicēsi. Es kā Cēsu novadu dzimis līgatnietis, ja? Protams, kad man simpatizē, es būtu vairāk, kā neitrāls līdzjutējs, es būtu par cēsiniekiem. Tā kā būs prieks ar viņiem tikties finālā. Artis Malkaus tur tā kaut ko palaida muti, ja tā var teikt, vienā sapulcē. Kaut ko par mūsu halli un laukumu un vēl kaut kādu gribēšanu iekost, tad ar tiksimies, varbūt tad arēnā varēsim kost viens otram. Jā, par to situāciju tad sanāk 2 nedēļas atpakaļ, pēc pirmās spēles sestdienā, arī tad sēdēju šeit, kad piedzīvot zaudējumu, kas beigās bija vienīgais, un šeit pat mums jau sāka parādīties tie jautājumi. Vai tie Talsi bija pareizā izvēle? Jā. Kāpēc? Tu pats zini, cik tu tajā nedēļā vispār saņēmi daudz jautājumus par to. Pēc šī pirmā zaudējuma tad bija tā kritika. Tagad ir pagājuši 2 nedēļas, pašreiz tādi jautājumi īsti komentāros nav. Kā varbūt tās uz to situāciju, cik bija pēc tā pirmā vakara, kaut uz pussekundīt kādā brīdī aizdomājies, ka varbūt tomēr tiešām es kaut kur aizšau garām? Protams, es taču arī esmu cilvēks. Neesmu jau kaut kādu tur monstrs un kompjūteris, kas baigi visu ir izrēķinājis un ne par ko nešaubās. Šaubos arī es, un arī šodien es nervozēju un biju tāds ļoti nervos pats, jo vienmēr zinu, ka it kā tās pēdējās spēles mēdz būt ļoti grūtas. Citreiz arī gadās vieglas, bet tie nervi
ir sāēsti gadiem, jā. Tāpēc, protams, ka, ko man te atkārtoties, Kaspar? Tie, kas skatījuši, noskatieties The Floorball Show, tur bija Kaspars dažas lietas arī pateicis, ko mēs iepriekš bijām pārnājuši. Jā, es vadījos ne pēc visas regulārās sezonas, ka mēs esam tagad Lekringu tur sagrāvuši pirmajā aplī vai vēl kaut ko tur, Lekrings ir 4. un tam līdzīgi, kas par stulbumu un tā. Es gāju arī pret komandas lēmumu, jo mums bija tāda uztaisīta balsošana un analīze, kur grupiņās spēlētāji arī savus viedokļus izteica un pie šāda un tāda iznākuma, kuru komandu pretinieku viņi izvēlētos. Un šajā salikumā bija visi par Lekringu, nevis Talsiem. Pilnīgi bija 3 tādas grupiņas. Un sanāca, ka es pēdējā naktī daudz domāju un izmainīju savu lēmumu. Un uzņēmos uz sevi to, jo es skatījos uz Ķekavu un Lekringu diezgan daudz tajā sērijā. Bija daudz laiks, ātri beidzāt savu sēriju. Jā, un es redzēju Lekringa kāpumu un progresu. Un tu vari vienā čatiņā, es tur ieliku tādu teikumu, varbūt, ka tu, vai te man vajag teikt, vai nevajag teikt. Es ticēju Lekringam vairāk nekā varbūt viņi paši sev tic, vai kāds cits viņiem Atceros, tic. ka tu tā teici, jā. Un tā laikam varbūt izskatījās no malas, jo man, kā tu pieminējies, tas bija viens arguments, Lekringam garš soliņš salīdzinot ar Talsiem. Skriet, kāds nevar vairs nākošais, nevajag daudz, bieži vien nevajag daudz meistarības ar nūju vai prasmes, vajag spēt nostrādāt aizsardzībā, lai nav jāpāriet, uz 2 maiņām un tur jāmocās, ja ir 2 dienas pēc kārtas vēl pie tam. Tas bija viens, kur Lekrings bija iznākušos Ķekavas sērijā jau visi veseli un pilnīgi viss soliņš pieejams. Tas bija liels pluss, kāpēc neizvēlēties Lekringu. Otrs, es vārtsaglīniju uzskatīju Lekringam spēcīgāk kā Talsiem. Tātad es uzskatīju, ka mums būs grūtāk gūt vārtus pret Lekringu nekā pret Talsiem. Ne tikai dēļ vārtsargu, bet vispār dēļ viņu spēles stilu. Arī dēļ potenciālās spējas skriet, ko es tikko iepriekš minēju. Un es atcerējos arī mūsu pēdējo spēli pret Lekringu regulārajā čempionātā, kur 3. periodā viņi parādīja tādu spēli, kur es negribu redzēt visu sēriju. Mums bija ļoti grūti. Un tie bija varbūt tādi, ko es varu nosaukt par galveniem argumentiem. Un es redzēju, ka ja Lekrings var nospēlēt tā, kā viņi tur atsevišķās spēlēs, ne visās pret Ķekavu, cik degoši viņi bija un cik vīrišķīgi, teiksim tā, viņi spēja būt. Tad viņi ir ļoti bīstams pretinieks vispār jebkuram. Tāpēc nesaslavēsim. Tas, protams, palīdz. Bet jā, tie bija galvenie argumenti, kāpēc es izvēlējos Talsus. Bija vēl daudz jautājumu. Daudz ne, bet bija jautājumi par arēnu un par biļešu cenām un to visu. Varbūt tev arī tur kāds komentārs, jo tu man pats jau padalījies. Tieši tagad tas sakrīt ar to jautājumu, kad uz doto brīdi pašreiz nemaz tik pirktas nav tās biļetes arēnā. Jā, es šodien paskatījos un uztaisīju screenshot tiem sektoriem top 4 komandu. Ulbrukai tur izskatās visvairāk izpirktas. Tad Lekringam diezgan daudz vēl tur ir Rubens sektors ir galīgi, vējš svilpo, un Talsiem tā pa vidam. Jāsaka laikam, ka tomēr tā cena ir augsta. Ja mēs gribam ar ģimeni tur 4 cilvēku aiziet, tas ir diezgan daudz. Un diez vai spēlēt cilvēkiem baigi interesē visa diena, tā kā piedāvājums uz visu dienu. Liela daļa jau tomēr iet uz to savas komandas spēli. Vai divām, jā. Un un man personīgi kā no kluba vadītāja, tā var teikt, skatu punkti.
Redzi, es gribu pateikties un uzaicināt visus savus iesaistītos TV brigādi, sekretariātu, VIP telpas cilvēkus. Tur viņi ir ļoti daudz, kas visi palīdzējuši un vismaz uzdāvināt viņiem biļetes uz to finālu, kur mēs spēlējam, kur daļai tā skaitās mūsu mājas spēle, viņiem tur vajadzētu būt. Es viņus tur gribu redzēt un uzaicināt un iedot biļeti. Bet man katram viņiem ir jānopērk, un es apmēram, man jāsamaksā par to 1500. Nu tā es esmu šogad samaksājis, jā. Tāpēc es uz to skatos arī tā, ka nu, tā ir tāda ballīte, florbola ballīte, dzimšanas dienas svinības, kur tu aicini savus draugus, bet paprast pēc tam no viņiem samaksāt par to ballīti. Es domāju, tur ir jābūt izdevumiem, ja? Bet ja mēs tos izdevumus nevaram atļauties kā rīkotāja organizācija, tad ir jāpadomā, vai tad mums tas ir vajadzīgs. Vai tā, nezinu, varbūt, ka man kā tur entās reizes bijušam arēnā, varbūt tas vairs nav tik ļoti izaicinājums pats lielā būve. Vienkārši jā. nedaudz. Daudziem tas ir tāds nokļūt tur, ceļš uz arēnu. Es arī atceros, kā man tas pirmo reizi bija, un pirmās reizes tur pats ceļš nokļūt arēnā. Tur taču spēlē profesionāļi. Jā, florbols arēnā, tas jau bija notikums florbols arēnā, tagad jau 10 gadi jau tur. Jā, tas vairs varbūt nav nekas tāds jauns. Nezinu, jāskatās ir uz, tagad parādīsies tā komanda sporta spēļu hale. Es domāju, labāk laikam ir soldauts, ka kāds nevar nopirkt vairs to biļeti un netikt iekšā nekā tāda tur pustukša viņa stāv. Tā nav, man liekas, cilvēki arī arvien mazāk tomēr tagad pēdējos gados, vai tas ar cenām saistīts vai nav, baigi grūti, to vajadzētu analizēt. Ir cilvēki, kas mācētu to pāanalizēt, tur kaut kādas aptaujas, vēl kaut ko taisīt un prasītos kaut kas tāds. Un vai vispār nav atbildes bijušas. Es, ka tagad nesatrunāju pa daudz, man vēl iedos diskā vēl nevarēs finālā piedalīt. Sodu uzliks. Pīlupu noņems no trases, tā kā tevi apmēram. Ko es gribēju teikt? Nu jā, vai tad tas ir pasākums ar plusiem, vai tie ir zaudējumi? Ir dzirdēts dažādas versijas, atkarībā no tā, kā ir izdevīgāk atbildēt. Citreiz saka, ka tas fināla diena ir ienākumi. Tad, kad vajag pažāloties, tad saka, ka tie ir lieli zaudējumi. Nav tas skaidrs īsti, ka atskaitēs kaut kur neparādās tā skaidri. Kā tad tur ir? Nu jābeidz, lai tie sodi nav mums vēl vairāk. Jā. Ir jau garš vakars. Bet tad apsveicu 3. gadu pēc kārtas finālā. Jā. Un, nu, jā, atceries, kurš pēdējais klubs 3 pēc kārtas ir tituls uzvarējis? Nu, beidz šito atkal tos zilos lecēpeles gribu visu laiku izlikt, jo tur ar Jāni Cīk šito te kaut kad pagājušā. Vienkārši es pats tad spēlēju, tāpēc es sevi gribu nevis spēles tieši. Pagaidi, nu jā, esat jau, jūs tur tie titulēts klubs, bet jāskatās jau pēdējie kaut kādi 10 gada laikam. Tā. Nu, interesanti. Fināls būs interesants. Ko tur teikt? Pagaid, man gribējās vienu dziesmu uzlikt. Vai cilvēkiem interesē, ko mēs klausamies pēc spēlēm, kad uzvaram? Viens tāds jautājums nav uzdevis. Nav uzdevis, bet es pārliecināts, ka interesē. Davai, pagaid, man te sanāk. Mums ar šito dziesmu sanāk citreiz kurzemniekus sāpināt. Kurzemniekus Liepāju mēs kādreiz sāpinājām tik tuvu, bet tomēr tik tālu. Jā. Vai ne? Nu, tāls gadījumā ir 3. gadu, jā. Pagaid, kā tur šitas komentētājs, kas talsos vien bija Mārtiņš Čorsts, viņam bija vārds, ja? Jā. Interesanti, man patika, ka viņš vienreiz teica, mēs esam kriptonīts. Es kā vecāks cilvēks nezināju, ko tas nozīmē kriptonīts priekš talsiem. Jā, kahelē papeicis. Jā, Supermenam tas kaut kāds tur akmens, kurš viņu visu laiku nogalina, ka viņš paliek vājš. Mēs esam priekš talsiem kriptonīts.
Priecāsimies Eiropa, lai skan šovakar visos Rīgas un Ulbrukas. Galvenais, lai pēc tam, kad lietas YouTube, lai nenobloķē par kādām autortiesībām vai kaut ko Nezinu, jā. Instagramā live teikt, ne. Labi, man prieks redzēt tevis Maidam, un tad jau tiekamies arēnā. Čau, čau.